Labdien! Mani sauc Kristīna Vītoliņa, un šodienas tēma mums ir veselības aprūpes pamatprincipi aprūpē mājās. Latvija ir viena no tām valstīm, kas arī ir to valstu skaitā, kur ir novecojoša iedzīvotāji. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šie jautājumi par vecu cilvēku aprūpi. Tā skaitā cilvēki arī daudz slimo šajā vecumā un bieži vien nonāk situācijās, kad viņš ir jau piesaistīts pie gultas vai piesaistīts pie savas dzīves vietas, un līdz ar to ģimenei ir jādomā, kā viņi varētu atbalstīt un palīdzēt savam tuviniekam. Vairāki faktori ir tie, kas ietekmē tieši šo aprūpi mājās. Bieži vien ģimene uztraucās, kā viņi varēs palīdzēt, kā viņi varēs sniegt šo atbalstu, kas viņiem ir jādara, vai viņiem ir jāpārmaina kaut kas dzīves vietā. Un tālāk pastīsimies šos galvenos faktorus, kas ir tie svarīgākie, lai šo aprūpi mājās varētu veikt kvalitatīvi. Pirmkārt, tas ir materiālais stāvoklis, kas, protams, ietekmē aprūpi. Jo skaidrs, ka, ja ir cilvēks slims, tad viņam ir nepieciešams lielāks skaits medikamentu. Ir situācijas, kad ir vajadzīgi arī papildus dažādi higienas līdzekļi. Līdz ar to, protams, materiāli ir jāiegulda vairāk nauda. Nākošais faktors, kas ļoti būtiski ietekmē šo aprūpi mājās, ir arī sadzīves apstākļi, sadzīves līdzekļi. Un šeit noteikti ir jāpadomā par telpu, aprīkojumu, jo arī te ir vajadzīgs papildus aprīkojums, ir vajadzīgi papildus rokturi, atbalsta līdzekļi, lai šis cilvēks, kuram ir ierobežotas kustības spējas, varētu vieglāk pārvietoties. Protams, nenoliedzami ir vajadzīgas arī vispārējas zināšanas par to, kāda tad ir šīs slimības izpausmes, kāda tālāk noritēs slimība, kas varētu mainīties vai kādas komplikācijas varētu pievienoties. Ģimenei tas ir svarīgi, to ir svarīgi zināt, lai varētu sniegt šo atbalstu. Svarīgas ir arī noteikti prasmes, kas ir jāpielieto, lai varētu atbalstīt savu saslimušo cilvēku, guļošo cilvēku. Ļoti svarīgi ir arī padomāt par to uzvedību, kā mēs ejam pie cilvēka, kā mēs ikdienā ar viņu veidojam saskarsmi, komunicējam. Un svarīgi ir arī tas, lai ģimene būtu ļoti saliedēta un varētu visi vienoti atbalstīt savu saslimušo cilvēku. Runājot par aprūpi, ir vairāki aprūpes pamatjēdzieni, un šie aprūpes pamatjēdzieni ir savā starpā ļoti saistīti. Galvenie aprūpes pamatjēdzieni tātad ir 4. Tā ir persona, vide, veselība un pati aprūpe. Nedaudz paskatīsimies katru šo te pamatjēdzienu atsevišķi. Tātad sāksim ar to, kas tad ir cilvēks. Cilvēks jau pats par sevi ir ļoti unikāla, ļoti īpaša būtne, tā ir personība, un tā arī aprūpējot jebkuru cilvēku būtu pret viņu jāizturās. Pagājušā gadsimta 60. gados tika ieviests jauns jēdziens holistiskā veselība, un šī holistiskā veselība arī runā par to, ka ļoti svarīgi ir daudzas lietas veicot aprūpi. Cilvēks var funkcionēt kvalitatīvi tikai tad, ja viņa iekšējā un ārējā vide ir visu laiku miedarbībā. Un cilvēka darbība vai tā cilvēka galvenā būtība ir jāaplūko saistībā ar šo te vidi, ar sabiedrību, kur viņš dzīvo, ar cilvēkiem, kas viņam ir apkārt. Runājot par to, kas ir holistiskā veselība, ir ļoti svarīgi izprast šī jēdziena būtību un nedaudz paskatīsimies par to, kas tad ir tā holistika. Skatoties no tulkojuma vai mēģinot raksturot šo jēdzienu, mēs redzam, ka holistika ir viss vai pilnīgs, un tā ir tāda visaptveroša pieeja gan veselības aprūpē, gan arī sociālajā aprūpē, gan principā veicot jebkuru darbību, atbalstot jebkuru saslimušu cilvēku. Holistiskā veselība runā par to, ka viss ir jāuztver kā vienots veselums, uzsvers ir tieši ar to vienots veselums, nevis tā atsevišķi skatāmies pa daļām. Piemēram, ja cilvēks ir slims, tad mums ir jāskatās ne tikai un jāārstē šī slimība, bet jāmēģina arī pastīties, kā viņš jūtās, kāda ir viņa apkārtējā vide, kā ar viņu tiek runāts, vai tiek noskaidrots viņa vēlmes, jo dažreiz tās vēlmes var būt arī pavisam tādas vienkāršas ikdienišķas, piemēram, logu atvēršana, tad, kad varbūt pats cilvēks to vēlās, nevis tie cilvēki, kas viņam ir apkārt. Runājot par holistiku, vienmēr ir arī nozīme
šai te līdzsvarotībai starp prātu, ķermeni un garu, un holistiskā veselība nosaka arī to, ka pastāv saikne starp fizisko veselību un starp šo te garīgo veselību. Ja mēs gribam pastīties tā kopumā, kas tad ir kvalitatīva šī holistiskā veselības aprūpe, tad mēs varam salikt divas tādas pamatvirzienas kopā. Šo te veselības aprūpi un sociālo aprūpi, jeb sociālo labklājību. Un tad, ja abas šīs te nozares savā starpā ļoti intensīvi sadarbojās, tad veidojās arī kvalitatīva holistiskā veselības aprūpe. Tālāk nākošais termins, par ko mums ir svarīgi parunāt, ir veselība. Runājot par veselību, protams, ka mēs zinām, ka tas ir dinamisks process un visu laiku arī ārstēšanās procesā ir jāpielāgojās kaut kam, ir jāskatās, kā veicās ar šo ārstēšanas procesu un varbūt ir jāmaina taktika, ir jāmaina medikamenti, bet veselība apzīmē to stāvokli, kad cilvēks funkcionē, kad viņš ir tādā labklājības sajūtā. Un veselības jēdzienu var raksturot ļoti dažādi, gan skatoties no tāda sabiedrības viedokļa, gan arī no kultūras viedokļa, jo mēs redzam, ka arī šo veselību dažādās kultūrās uztver ļoti atšķirīgi. Veselības definējums sastāv no 3 lielām daļām. Tā ir fiziskā veselība, garīgā veselība un sociālā veselība. Un nedaudz ieskicēšu katru šo te atšķirīgo daļu, ko tad tā raksturo. Fiziskā veselība liecina par to, kā strādā mūsu ķermeņa orgānu sistēmas, cik viņu darbība ir saskaņota. Un pamatā, protams, runājot par fizisko veselību, ir ļoti svarīgs likt uzsvaru uz šo te mājas vidi, uz personīgo higiēnu, uz tīrību, uz profilaksi, īpaši uz infekcijas slimību profilaksi. Šeit noteikti ir arī jāpiedomā pie uztura, lai tas būtu veselīgs, gan arī pie fiziskām aktivitātēm un atpūtas. Savukārt, ja mēs skatāmies, kas tad ir tie galvenie faktori, kas varētu ietekmēt veselību, tad šeit arī ir diezgan daudz šo te faktoru. Un pirmām kārtām jau, protams, tā ir pati personība. Mūsu veselību, mūsu katra veselību noteikti nosaka iedzimtība, nosaka dzimums, nosaka vecums, bet ļoti liela nozīme ir arī individuālajam dzīves veidam, kā mēs esam dzīvojuši līdz saslimšanai, kā mēs dzīvojam arī saslimšanas laikā, kāda ir mūsu uztura paradumi, fiziskā aktivitāte, cik daudz un vai mēs vispār piedomājam pie tā, vai ir kādas atkarīgi izraisošās vielas bijušas cilvēka dzīvē. Un šeit ir ļoti svarīgi arī, lai pats pacients jūt to atbildību par savu veselību. Vai kamēr, ja nav pacients, lai mēs katrs cilvēks justu atbildību par savu veselību, jo neviens cits jau mūsu vietā veselību nevarēs uzturēt. Runājot par veselību ietekmējošiem faktoriem, liela nozīme ir arī sociālai vidē, cik tā ir labvēlīga vai nelabvēlīga. Noteikti uzsvars ir arī uz dzīves apstākļiem, kādos ir dzīvo cilvēki. Šeit ir svarīgi paskatīties, kas tad ir mūsu mājās, kādu faktoru varētu ietekmēt. Tur varētu būt gan šie ķīmiskie līdzekļi, kas ietekmē elpošanas ceļu veselību, tur varētu būt putekļi, tur varētu būt arī kādi mikroorganismi nevajadzīgi, piemēram, pelējums, kas ir reizēm uz māju sienām, uz dzīvokļu sienām, kas arī ilgtermiņā diezgan būtiski ietekmē veselību. Ļoti svarīgi ir arī iekārta, kas ir valstī, gan sabiedriskā, gan ekonomiskā iekārta, gan šis, vai cilvēks var saņemt atbalstu no valsts, tad, kad viņš ir saslimis, un arī vai piederīgie var saņemt atbalstu. Runājot par fizisko veselību, protams, ir ļoti svarīgi arī zināt tos pamatparametrus, kas mums ir svarīgi. Un tie ir šie mūsu vitālie rādītāji, elpošana, pulss, asinsspiediens, temperatūra, kur ir ļoti svarīgi tomēr zināt, kādi viņi ir svarīgi, lai viņi būtu tomēr atbilstoši normām. Un, protams, to kontrolē vairāk mediķis vai ģimenes ārsts, bet arī katrs cilvēks mājās var kontrolēt savu asinsspiedienu, un īpaši, ja lieto medikamentus, kas var ietekmēt šos te rādītājus.
Šobrīd gan ļoti svarīgi ir arī, tīpaši pēc epidēmijas laikā, ir ļoti svarīgi runāt arī par vēl dažiem vitāliem rādītājiem, kas ir svarīgi raksturot veselību, un tas ir skābekļa saturs asinīs, tā ir arī šī te izdalītais urīna daudzums, jo arī tam ir nozīme, lai mēs varam kontrolēt, kā darbojās mūsu orgānu un orgānu sistēmas, tās ir sāpes. Dažos saslimšanas gadījumos ir ļoti svarīgi, lai sāpes nebūtu. Noteikti ir ļoti svarīgi noskaidrot tos būtiskākos elementus, kas sniedz fizisko komfortu. Un šeit ir jāatcerās, ka 3 jomas ir īpaši svarīgas. Tas ir sāpju menedžments, arī cilvēkiem, kas aprūpē saslimušu cilvēku, viņiem ir ļoti svarīgi saprast, vai cilvēkam sāp vai nesāp, cik sāp. Ir svarīgi konsultēties ar savu ģimenes ārstu, lai būtu pārliecināti, vai ir izdarīts viss iespējamais, lai sāpes mazinātu, ja varbūt tomēr šīs sāpes var vēl vairāk mazināt. Otra lieta ir fiziskā komforta uzlabošana, un šeit ir arī ikdienā jāpārdomā par to, cik cilvēkam ērti ir tualetes apmeklējums, cik cilvēkam ir ērti pārvietoties dzīves vietā, vai viņam ir droši pārvietoties, un šeit noteikti ir trešais šī svarīgais elements, tā ir apkārtne un vide. Un te ir svarīgi jāliek uzsvers uz telpas tīrību, uz vajadzībām, uz šo funkcionālo gultu, lai cilvēkam ir ērti piecelties, lai cilvēkam ir ērti apgulties. Pārvietošanās palīga līdzekļiem ir ļoti liela nozīme, rokturiem, pie kā var pieturēties, lai nokļūtu līdz tai telpai, kur viņam ir nepieciešams. Otra veselības definējuma vai definīcijas daļa ir garīgā veselība, kas liecina par to, kā cilvēks attiecās pret sevi, kāds ir cilvēka pašvērtējums, pašcieņa, kāda ir viņa attieksme arī pret saviem līdzcilvēkiem un kā viņš prot izpaust emocijas un vai viņš vispār spēj valdīt savas emocijas. Šī garīgā veselība atspoguļo arī mūsu katra personīgos uzskatus, tās ir arī morāls un ētikas normas un pamatu principi, kas ir jāievēro. Runājot par garīgo stāvokli, vienmēr ir ļoti svarīgi iztaujāt cilvēku, lai novērtētu, cik tad viņš ir adekvāts, vai cik viņš daudz zina par savu saslimšanu, vai cik viņš ir arī drošs varbūt blakus esošajiem cilvēkiem, vai neparādās kādas agresijas izpausmes. Bet galvenais ir svarīgākais, kas ir ģimenē jādara, saprast, vai cilvēks tomēr spēj saprast, kur viņš ir, kas viņš ir, un līdz ar to varēs novērtēt arī šo te adekvātumu un sekot līdz, vai viņu garīgās veselības stāvoklis nepasliktinās. Ļoti svarīgi, protams, ir arī, lai slimnieks ar mums sadarbotos, lai būtu tāda sadarbība starp to cilvēku, kas veic aprūpi, un to, kas ir, kuram veic aprūpi. Trešā veselības definējuma daļa ir sociālā veselība, kas parāda to, kā tad mēs vispār iekļaujamies sabiedrībā, kā mēs saprotamies ar cilvēkiem, kā mēs jūtamies sabiedrībā, ģimenē, un arī tas ir ļoti svarīgi. Un tālāk jau mums ir jāpaskatās, kas tad ir vide, kā vide tiek raksturota, un runājot par vidi ir atkal divas lielas daļas, tā ir iekšējā vide un ārējā vide. Pie iekšējās vides noteikti jāpiemina ir visi bioloģiskie procesi, bioķīmiskie procesi un tās garīgās aktivitātes, kas notiek mūsu organismā, un savukārt ārējā vide ir gan apkārtējais klimats, gan arī šie psihosociālie faktori, draugi, ģimene, sabiedrība, kas nenoliedzami ietekmē arī cilvēku veselību. Runājot par aprūpējamu apkārtni, ir ļoti liels uzsvars jāliek uz to, lai šī telpa būtu droša un lai arī cilvēkam būtu, tam, kurš ir saslims, kas ir aprūpējams, būtu atsevišķa telpa, atsevišķa istaba, kas ir iekārtota tieši viņa vajadzībām, lai viņam būtu ērti sasniegt tualeti, lai viņam ērti būtu arī varbūt pārvietoties telpā. Un otrs tāds ļoti svarīgs aspekts, par kuru vienmēr ir jādomā, ka saslimušam cilvēkam ir jānodrošina akustiskais komforts. Cilvēks, kurš ir slims, ļoti asi, reizēm nepatīkami izjūt trokšņus, līdz ar to ir jāpievērš uzmanību, lai mēs tomēr apkārt viņam būtu arī tādi pieklusinātie trokšņi un nebūtu izteikti. Vēl noteikti jāatcerās, ka slimniekam ļoti svarīgs ir miegs.
Tādēļ arī varbūt ikdienas aprūpi būtu mazliet jāorganizē tā, lai mēs netraucētu saslimušā cilvēka miegu un viņam būtu ērtāk un komfortablāk. Jā? Līdz ar to tas dienas režīms ir jāpārkārto. Ja tas notiek dzīvesvietā, tad, protams, arī visas sadzīves ikdienas aktivitātes būtu jāveic tā, lai nav tādi ļoti izteikti asi trokšņi, kas arī cilvēku varētu satraukt. Un noteikti jārunā arī par to, kāds ir tas apkārtējais telpas iekārtojums. Noteikti ir jāatcerās par to, ka slimniekam ir vajadzīgs arī ierastais dienas režīms saglabāt, ir rīts, ir vakars, un arvien vairāk runā par to un domā par to, ka ir cilvēkam, jo ilgāk viņam būs tā ierastais dienas režīms, jo ilgāk viņš arī tā kā jutīsies tā komfortablāk un labāk. Un tas nozīmē, ka no rīta tomēr ir jāceļās, no rīta ir jāatver nakts aizskara, no rīta ir jāuzvelk dienas drēbes, protams, tik, cik tas ir iespējams, un vakarā ejot gulēt, atkal ir jāsagatavojās nakts mieram. Telpās būtu jābūt pietiekami siltam, īpaši tur, kur ir saslims cilvēks. Telpām būtu jābūt ar gaisa temperatūru līdz 20 grādi, tas būtu optimāli. Ja? Un noteikti ir jāpārdomā arī par visiem priekšmetiem, kurus lieto slimnieks, lai tie ir ergonomiski, ērti, lai viņam droši, lai nevar apgāsties. Ja? Līdz ar to gan šķīvis, gan krūze, gan glāze ir jāpielāgo tā, lai viņam ir viegli satvert un droši. Galvenais uzsvers uz droši. Runājot vēl par šo drošo vidi, nenoliedzami ir jāpiemina grīdas segums, un te arī ir jāpārdomā, tikko kā cilvēkam jau varbūt sākās mazliet grūtības pārvietoties, vai mums ģimenē ir vecs cilvēks, jā, tad ir noteikti jāpadomā, vai visur vajag šos paklājus, un varbūt, ka tomēr var paklājus tā kā aizvietot ar kaut ko citu, vai varbūt vispār ņemt nost, jo šie paklāji ir viena no riska faktoriem, aiz kā var paklupt, nokrist, aizslīdēt. Noteikti ir jāpārdomā par grīdas segumu, ja, lai grīda nebūtu tikko izmazgāta, ja cilvēks pārvietojās, par čībām, lai tās būtu ērtas un drošas, un savukārt par pārējo ierīču izvietojumu arī galvenais, lai cilvēkam ir viegli aizsniegt, lai viņam nav jāstiepjās, jāliecās, lai viņam ir kur pieturēties. Runājot par dzīvokļu iekārtojumu, vienmēr ir jāpadomā par to, lai nav aizkrāmētas ejas, lai viņš var viegli tikt klāt, bet tai pašā laikā viņam ir kāds krēsls pa ceļam, kur apsēsties vai pieturēties, ja, lai viņš var pārvietoties. Noteikti vanas istaba, tualete ir tās telpas, kur arī par šo drošību ir jāpadomā. Jo tur visvairāk vajadzētu šos te rokturus, pretslīdes paklājiņus, līdzenas virsmas.